Čau visiem! Šodien plānā ir aizbraukt pafotografēt uz Smilteni, uz tā saucamo Stonehedžu. Tie, kas varbūt nezin, pie Smiltenes ir tāda pļaviņa, kurā ir vecas ēkas drupas, kas izskatās pēc Stonehedžas akmeņiem. Un blakus tām drupām ir saulespuķu lauks un arī rudzupuķu lauks. Tā kā vietiņa ir diezgan interesanta priekš fotografēšanas. Otra lieta, kas šodien ir gaidāms negaiss. Cik es skatījos laikapstākļus, ap 5:30 jau Smiltenē vajadzētu sākt līt. Šobrīd ir 4:20, man ir jābrauc kaut kādi 40 km no Cēsīm līdz Smiltenei. Kaut kā sanāks, ka uz to laiku es arī būšu klāt. Es ļoti ceru, ka es paspēšu pirms lietus, lai es varu kadrā paņemt tos mākoņus un visu to struktūru debesīs un to drūmo skatu. Brauksim, skatīsimies, redzēs, kā būs. Katrā ziņā pirms pāris dienām es biju jau tur. Man bija viena fotosesija. Baigi daudz laika nebija savām fotogrāfijām, bet kaut kādas kompozīcijas es tur redzēju. Tāpēc es domāju, ka jābrauc. Šodien ir speciāli sabildēt priekš sevis bildes. Kamēr tās saulespuķu lauks vēl ir un eksistē, jo cilvēki to vietu apmeklē ļoti daudz, un katrs tur pa saulespuķītē paņem, un beigās no tā lauka nekas tur pāri nepaliks. Labi, nav jau arī tik traki. Jā, katrā ziņā šodien braucam uz Smilteni fotografēt saulespuķis. Yes! Kur ir slavenā Stonehedža. Esmu ieradies, dodos ar visiem saviem loriņiem. Kur tālumā jau var redzēt, negaisa mākoņi veidojās. Šitas viss nāks pāri, būs baigais gāziens. Bet, kur ir rudzupuķes. Un tur tālāk ir saulespuķes. Būs forši. Šitā būs mana modele. Šitā te.
Es viņu noskatīju. Vai ne? Jaudzenīt. Tev būs jāiepozē. Nu šādi apmēram izskatās. Šitā puķīte priekšplānā. Nu, un šīs te debesis foniņā. Vai, kas pa debesīm. Galvenais, lai nesāk līt. Jo tad būs šis viss jāpārtrauc un jādodas uz mašīnu. Jābrauc mājās. Bet nu pagaidām močijām. Sāka līt. Vējš nenormāls. Šitas te trakums nāk virsū. Mūku atpakaļ uz mašīnu. Kaut ko jau sanāca sabildēt. Bet nu knapi. Vismaz tas lietus nositīs to svelmi trako. Diezgan traki. Es teiktu tā. Sāka tā līt. Un galvenais tā pēkšņi. Tie mākoņi tā nāk virsū. Un tad pēkšņi vējš un sākās. Uz zibeņo un pērkons. Un viss notiekās. Nu, kaut kādas 15 minūtes paspēju pa to lauku pastaigāt, pabildēt. Grūti saprast, kas tur būs sanācis, bet skati bija diezgan episki. Šitās ātrās idejas ieraugi laikapstākļos, ka viss būs slikti, nāks baigais negaiss virsū. Protams, nāk ideja jābrauc, jāskatās, jāfotografē. Bet, nu, ziniet, nekad vēl neesmu nožēlojis, ka esmu aizbraucis. Un tāpatās kā no rītiem, tad, kad tu agrāk piecelies un brauc saulāktu fotografēt, nekad neesmu nožēlojis. Kaut arī ir bijis mākoņains un saule nespīd, bet tas, ka tu vienkārši piecelies jau no rīta un izkāp no gultas un sāc kaut ko darīt, tas jau ir pozitīvi. Un tieši tāpatās arī šitie izbraucieni. Nu, gribās jābrauc, jāskatās. Mājās sēžot pie YouTube, pie bildēm netiksi un nav variantu. Mums jau tā Latvijā tā daba ir bez tādiem episkiem kalniem un upēm. Līdz ar to jāķer katrs brīdis, ko daba sniedz. Kaut kādas pārmaiņas, vēji, lieti, sniegi. Un tik jāmačī. Es domāju, tagad skatāmies bildes un tiekamies jau nākamajos video. Čau!